Žurnāla medības aprīļa numurā lasiet. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Petersona Godmane dalās ar saviem medību gaitu piedzīvojumiem un spriež, vai ir grūti būt medniecei. Sākot ar šo gadu, medniekiem atņemta vēl viena medību tradīcija – medņu medības pavasarī. Pētam, kāpēc tā noticis un kā medņus medīt rudenī. Garšas meistari, šefpavāri Aija Gabrāni gatavo meža cūkas ruleti. Rugājos nelikumīgi nomedīts alnis, dzenam pēdas nelikumībām. Stāsts par medībām Krievijā. Apstākļos, kad no katra krūma uzglūna lācis un valda tāds augstums, kas sasalsta spinīga aukla. Suns ir labākais draugs un lielisks palīgs mežā, taču reti, kad aizdomājamies par suņa psiholoģiju. Suņa emociju buķete ir ļoti bagātīga. Šaujot mērķī, kas atrodas lielā attālumā, lodes lidojumi ietekmē vējš, gaisa temperatūru un pat sirdspuksti. Salīdzinām optikas, kas paredzētas šaušanai dažādās distancēs. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs aprīļa numurā. Žurnāls medības – trofeja, ko pelnīs ik viens mednieks.